Tā, aloja, mēs esam uzstādījuši granulu degļu feroli, kur varam tagad palielināt, tas ir 50, nu plus mīnus 45-50 km no Valmieras. Uzstādām šeit. Tas ir temperatūras devējs, kur ir deglis, tas ir aplikācija caur telefonu, kur uzreiz 30, to, ko mēs gribam sasniegt mājas. Tas ir Valmieras temperatūra uz ielas. Jā, un mājas ir 24,8 un mums notiek kurināšana. Kur tāds ir aizpildīts bunkurs, 47 cm platumā, 75 garumā un 1,25 m augstumā. Kur ir tāme 2018 eiro, un tā viss izskatās šī gadījumā 2300 eiro, rupji sakot, ja? Un kur visas pozīcijas, ja gribat, varat uzlikt pauzi un tad izsēkot līdzi. Pa lielam tas ir deglis ar šneku, bunkurs, granulas, caurums durvī, sukņa pieslēgšana, transports. Ja? Tas ir chromēts katls. Mums notiek tagad pirmā ieveršana, 42 grādi siltumnesējā, apkura iet uz radiatoriem. Un arī ir ļoti laba lieta, kura uzrunā gandrīz visus klientus, ka tas ir noslēgt plāksne, ja bleķe, ar kuru jūs varat sildīt māju ar malkas sistēmu, brikētam, oglam, kā kuram tas ir. Ja? Un kur šeit lūgums arī ievarot fāzes, kur viņas ir, kur redzat, ja? Fāzes, arī tas ir lielais 150 litrīgs boileris, ja? Un tad viens cirkulācijas suknis, kurš ir tagad pieslēgts pie granulam, redzat, viena rozeta granulas un otra malka. Ja mājas īpašnieks grib pāriet pie malkas, viņš ņem vienkārši dakšņu un pārslēdz pie malkas, šita relēja uzstādīta jau uz 60 grādiem. Ja? Toties viss ir automatizēts. Un tad pa lielam pirmā iemaksa 300 eiro, ik mēneša maksājums aptuveni 95 eiro mēnesi, uz 2 gadiem pārmaksā. Šī gadījumā 2300 eiro, tas ir pilna summa, un pārmaksā 230 eiro. Kaut kā tā. Un kur ir arī tāme, viss ir, 2 gadi garantē, bunkurs arī iet uzreiz ar ritenīšiem, lai būtu vieglāk pabraukt, pavilkt viņu, ja? Un pēc tam saimnieks grib uztaisīt tādu, aiztaisīt viņu cietu, uztaisīt robežas, ja? Lai būtu viss smuki, tā kā iepakots, paslēpts no visas mājas, lai būtu tā atsevišķa katla telpa. Tas ir baigi labs risinājums, man ļoti patik. Un tad, lūk, viņš tagad bija pirmā iebrašana, viņš tūlīt sāk karsēt sistēmu, uzsildīt. Un tad pa lielam viss caur telefonu ir iespēja pieslēgt līdz 5 gadžetiem, deviceiem. Tas ir vai nu telefons, no kurais filmēju, vai nu planšetdators. Ja?